17. februārī darba vizītē Daugavpils novada domē viesojās Lietuvas Seima Sociālās un darba lietu komitejas pārstāvi. Galvenais vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa. Kaimiņu valsts parlamenta deputāti vēlējās uzzināt, kādas sociālās palīdzības iespējas nodrošina Daugavpils novada pašvaldība un Latvijas valdība kopumā. Tikšanās laikā Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora Vanda Kezika iepazīstināja viesus ar novada galvenajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un demografiskiem rādītājiem. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils nodaļas vadītājs Jānis Vanaks prezentēja detalizētu informāciju par bezdarba līmeni Daugavpils novadā un valstī kopumā. Sociālās un darba lietu komisijas locekļi interesējās par dažādām sociālajām problēmām un jautājumiem, piemēram, kā novērst ļaunprātīgu sociālo pabalstu измантошину. Мы сделали такой эксперимент в Литве, и, как я уже вначале сказала, что передали как самостоятельные функции самоуправления, чтобы они сами... Lietuvā īstenojam eksperimentu. Sociālajā jomā pašvaldībām piešķīrām autonomas funkcijas, lai viņi paši varētu kontrolēt un uzraudzīt pabalstu saņēmējus. Pierobežas reģionos ir augsts ēnu ekonomikas līmenis. Ir iedzīvotāji, kas nodarbojas ar kontrabandu. Lauku rajonos cilvēki viens otru labi pazīst un zina, kurš patiešām dzīvo slikti un kuram ir nepieciešams pabalsts. Pašvaldība padomes pieņēma savus kontrolas noteikumus, viņa kompetencē bija arī izlemt, kad palielināt vai samazināt sociālās palīdzības apmērus. Šajā projektā piedalījās 5 Lietuvas pašvaldības, un apzinot pabalstu saņēmējus noskaidrojās, ka pārtraucot izmaksāt pabalstus tiem, kas tos izmanto ļaunprātīgi, ir iespējams ietaupīt aptuveni 20% līdzekļu. No šī gada visas Lietuvas pašvaldības īsteno kontroli attiecībā uz pabalstu saņēmējiem, turklāt pildot to nevis kā valsts funkciju, bet kā autonomu pašvaldības funkciju. Mūs interesē, kā Daugavpils novadā norit ar nodarbinātību saistīto problēmu risināšanu un vai visiem, kuriem tiek piešķirts sociālais pabalsts, tas patiešām ir nepieciešams. Lietuvas Seimas Sociālās un darba lietu komitejas pārstāvji uzsvēra, ka pieredzes apmaiņas brauciens bijis ļoti vērtīgs. Īpaši atzinīgi vārdi tika veltīti Daugavpils novada sociālā dienesta vadītājai Annai Jegorovai un Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvim Jānim Vanagam par plašo ieskatu Latvijas un Daugavpils novada labās prakses piemēros.